priekšnieks. Tā ir mana profesija, vai tas, ar ko es iesāku un arī turpinu šodien. Un to es šeit vispār sakaros. Es sāku strādāt, un manā darba grāmatā ir tikai principā 2 ieraksti. Pirmais ieraksts, kas atnāca uz Sakaru mezglu strādāt, un tas bija vasaras brīvdienās. Un es strādāju, tas bija 65. gadā. Un 66. gadā es pabeidzu skolu, iestājos institūtā, un no sākuma 3 mēnešus nostrādāju Sakaru kantorī Rēzeknes, un tad pārgāju strādāt šeit daudzkanālu sakaru sistēmās. Tas bija kādreiz starptautiskā starpvalstu sistēmas, kas savienoja Krieviju, Latviju un ārzemēm. No 66. gada strādāju, izgāju visu to, sākot no elektromontieru un beidzot ar priekšnieku, visu tās stādījis. Un visu, un praktiski cita man tāda darba nebija. Nebija kā un bija. Tas tās pamata darbs. Bet, man laikam ir kaut kas tāds, kaut kāds kā nelabais, ja es nevaru ilgi kaut kā. Ja es izdaru to darbu, un viss jau ir sakārtos, man jāmeklē vēl kaut kāds darbs. Un tāpēc, laikam, radās arī vairāki uzņēmumi, kuri tika nodibināti. Un principā es domāju, ka laikam tas bija arī pirmais tajos laikos, vēl 80. gada beigās, pirmais no kooperatoriem, kur bija nodibināts man kooperatīvs. Un pirmos, man liekas, 5000 rubļu tad nopelnīja pats, montējot aparatūru. Un vēlāk jau bija vieglāk, tad jau man tad bija sākuma starta kapitāls, kā liels. Un tad es, principā, pats vairāk tādus darbus nedarīju, bet, tika jau tāda ražošana izveidota, un bija cilvēki, kuri es vadīju, un kuri tā kā hobijs, ka tas varēja atļauties, un mēs ļoti daudz lielus darbus izdarījām. Tādā laikā tad tika rekonstruēta manā vadībā un finansējumā radorelē līnija Maskava, Sanktpēterburga vai Ļeņingrada, un kabeļu līnija Rīga Viķepska. Tā diezgan tāds bija interesants darbs, tāds mācības. Un tad nāca tie 90. gadu sākums, un bija kaut kāda nauda, un to daļa naudas varēja ziedot pirmai Latgales vai Rēzeknes televīzijai. Tā viņa tika nodibināta pirmā Latvijā vispār kā tāda televīzija. Un tad bija tas laiks vēl, kad bija jādomā, kas būs tālāk, kas notiks tālāk. Un tad to naudiņu mēģināja sadalīt un izveidot dažādus uzņēmumus, dažādus nozares. Un līdz šim laikam praktiski neviens tas no nodibinātājiem uzņēmumiem galīgi bankrutējis nav. Viens strādā labāk, viens sliktāk, bet visi tie, kas tika dibināti, viņi pagaidā dzīvi un eksistē, kaut ko dara. Kas ir mīļākais un tuvākais darbs no tiem visiem? Redziet, man mīļākais un tuvākais tie ir sakari, un ko es te strādāju. Bet kā hobijs vai pārējais, tā ir televīzija. Es tur jau nestrādāju, kā teikt. Palīdzu, lai viņi dzīvot, eksistēt, varētu darboties. Un stāstīt par mūsu novadu, par mūsu cilvēkiem. Pie citiem praktiski pie citiem, kas tur ir tie uzņēmumi, es praktiski tur vispār neko nedaru. Tad kaut ko nokontrolē, pārbaudi, kā tu tās lietas notiek. Bet, principā, tas ir sakari, un televīzija. Viss, ar ko es principā nodarbojos. Kā jūs prognozējat, teiksim, televīzijas nākotni? Mūsu pilsētā, novadā?
Redziet, televīzija ir tā tagad. Viņa ir jāizdzīvo. Jo laiki ir piegājuši ļoti smagi. Nu, kā ir visur, jo nav tagad tāda labas, vieglas dzīves nekur, un arī televīzija, jo ienākumi ir ļoti maz. Tas viss atkarīgs no tā, kāda būs ienākumi apkārt Rēzeknē, kāda būs mums nodarbinātība cilvēku, kā attīstīsies rūpniecība, infrastruktūra, kā attīstīsies tāda darba vietas. Arī televīzija, ja tas viss sāks attīstīties, tad arī būs cilvēkiem nauda. Cilvēki ies uz veikalu pirkt, un lai viņi varētu izvēlēties, tad būs reklāmu devējiem arī tie, kas pārdot vai tie, kas ražo, tie pasūtīs reklāmu, un no šīs reklāmas televīzija dzīvos labāk. Nu, bet es negribēju teikt, ka televīzija mums ir, es uzskatu, ka tā ir viena no tehniski labākajām apgādātājiem televīzijām, jo, nu, tehnika mums, es uzskatu, ka ir ļoti laba. Kā arī tā saucamajā mazajā bika un lielajā bika un Latgales televīzija. Es uzskatu, ka mēs esam mūsu tehnika un studija un vispārējais ļoti lielā līmenī. Un praktiski tas viss ir uztaisīts no tās naudiņas, ko izdevās nopelnīt. Un organizēt to televīziju un strādāt. Jo es jau pats nestrādāju. Es skatos, kā jūs strādājat. Mūsu savukārt vērtē skatītāji. Jā. Jūs pats bieži skatāties televizoru? Ziniet, tā, kad man iznāk laiks, es diezgan tā skatos. Uz ko skatos? Latgales ziņas, panorāmu, Время. Lai zinātu, kas mums tuvākajos kaimiņos ir. Nu, un tad, ka jau gulēt gribas un aizmieg pie tā, ka man vienalga, ko viņš tur rāda, es varu skatīties un aizmieg, tad pie tā televīzijas. Bet tā, nu tā, kad gribas atpūsties, un neko negribas darīt, un neko tā domāt negribas. Bet tad skatos. Kā jūs vērtējat to, ko rāda televīzijas šobrīd? Nu, es vērtēju dažādi. Pirmkārt, skatoties pa žanriem, man ir praktiski galīgi apnikuši visu tās filmas, ārzemju filmas, no kur viss ir vienāds. Vismaz vienādi sāks un vienādi beigts, pa starpu kaut kas. Bet ziņas man patīk. Es nezinu, es laikam pa tiem senajiem laikiem, kas sāk skatīties to panorāmu, es to nevarēju palaist garām, lai zinātu, kas notiek. Skatījos programmu Время. Tad divas, principā. Nu, tagad Latgales ziņas. Un šitā analītiskā 8. etaša vai 7. etaša, un tas man arī tā diezgan tā normāls. Nu, šis tas vēl arī no NTV patīk, tās nedēļas apskats, vai kā tais ir tas raidījums, ko Inkens finansē un ražo. Tā diezgan laba analītiskā programma. Nu, arī Rēzeknes ziņas man patīk, es viņas skatos, un man tā priecīgi ir, ka es varu redzēt to kvalitāti, kādā mūsu cilvēki strādā, mūsu operātori, žurnālisti. Vienkārši zinot to virtuvi, televīzijas virtuvi, vienkārši redz to brāki, kad nošmugulē vai nekvalitatīvi nostrādā kaut kur, un tad skaties, kā nostrādā operators, kā nostrādā tehniķis, kā nostrādā žurnālists, un tas viss interesanti un patīkam. Jūs esat mēģinājis ietekmēt, teiksim, ko rādīt televīzijai? Nē, es praktiski neiejaucos radošajā procesā televīzijā, jo ir cilvēki, kas par to saņem algu un kārto visu tās lietas, bet bija daži gadījumi, kad mazajos bikos es diezgan tā strikti, mums nav cenzūras, gribu pateikt uzreiz, ja? Bet pēc tam, kas ir parādīts, ir noteikti analīze notiek,
Un kādreiz Bikos gāja programmā, ziņu programma Rēzekne, ko vadīja Kapralova. Nu, pēc manas iniciatīvas tā bija pārtraukta. Tagad viņi ir atjaunoti. Nu, man nebija savietojami, tā teikt, politiski uzskati žurnālisti ar maniem principiem. Jā, nu, tur tā nevar būt. Kā ir ar politiskajiem uzskatiem? Nu, Jūs iesaistāties, tiksim, sabiedriskajā un politiskajā dzīvē pilsētā? Jūs esat pilsētas pašvaldības deputāts. jā, deputāts es esmu, un es cenšos savās iespēju robežās kaut ko darīt un virzīt. Nu, esmu Latvijas ceļa partijas biedrs, un nekur no vienas citas partijas lēkājas ne uz priekšu, ne atpakaļ neesmu, ne tā strikti, tā teikt, pieturos vienas, un man patīk šī partija, patīk ar tiem cilvēkiem, kas viņā ir, un galvenais man patīk liberālisms šī partija. Neviens neuzspiež tev to domu, ja tu uzskati, ka tā tas nav, tā ir. Ja tu uzskati, ka tev nevajag būt šī, teiksim, sapulce līdz beigām, tu vari aiziet, un neviens tev neko nepārmetīs. Tu vari atnākt, un šis moments šī partija patīk. Tad es uzskatu, ka šī partija ir ļoti logiski un domājuši cilvēki, kas ieņem arī valdībā ļoti augstus amatus, un galvenais, ka tur ir tas moments, ka nav tās kaut kādas tukšās solīšanas, tukšās runāšanas. Nu, ir kļūdas, kuras, nu tā, jo viss notiek no sākuma, neviens bez kļūdā. Ja cilvēks pats neko nedara, tad arī viņš nekļūdas. Ja cilvēks kaut ko dara, viņš vienmēr var kļūdīties, bet tās ir jālabo, un ir cilvēki domājuši, kur ir tās labo kļūdas, un šī partija un šī kustība vispār patīk. Es tā arī labprāt darbojos, un arī tagad jaunajā vēlēšanā es izēju ar savu sarakstu, ar to programmu. Mēs bijām pirmie 3 Rēzekne partijas biedri. Un es šim tikai tagad mums partija bišķi vairāk. Man liekas 13 biedri Rēzeknē. Varbūt 14 tagad. Kad jūs iesaistījāties, sauksim to par politisko dzīvi pilsētā, cik sen tas bija? Un kāpēc jūs kandidējāt Rēzeknes domas vēlēšanās toreiz un arī šobrīd? Redziet, pirmkārt jau tagad es cenšos darīt visu, kas ir manos spēkos, vai arī virzīt to pilsētas dzīvi, kā mēs to saprotam, kā mēs varam to izdarīt. Un šī laikā mums arī bija jāpieņem ļoti daudz nepopulāru lēmumu. Pacelt vajadzēja ūdens tarifus un apkuras tarifus un vēl visāds tur. Tas, kas bija saistīts ar cilvēkiem un viņu dzīvi, tie galīgi tādi, grūti lēmumi viņi nāk, bet redzot to, ka citas izējas nav, tāpēc jau viņas bija jāpieņem. Bet, ar to visu to politikā es jau nekur sevišķi tā nepiedalos. Bet pilsētā, cik jau es varu, tik es jau daru. Diezgan daudz nodarbojamies, nodarbojos ar tādu kā jaunatnes dzīves organizēšanu vai palīdzēšanu, finansēšanu, teiksim. Diezgan daudz līdzekļu. Kā to saprast, daudz vai nedaudz, bet tie ir praktiski personīgie līdzekļi, kas ir izlietoti, teiksim, šogad Rēzeknes mistera konkursa organizēšanai, un tas konkurss praktiski tika finansēts tikai ar maniem līdzekļiem. Diezgan daudz palīdzēts tika arī Latgales kultūras biedrībai, un, teiksim, pagājušā gada baznīcas kalendāra izdošanā, kas bija ne šī gada, bet iepriekšējā gada
kas bija 65. gada kalendāra. Tas pirmais, kas bija tas. Tad palīdz sporta klubiem, tur dažādām tur deju festivāliem. Cik jau tur līdzekļi man atļautos, es cenšos palīdzēt cilvēkiem. Kā jūs vērtējat vispār Rēzekni un rēzekniešus? Cilvēkus? Pirmkārt, es esmu strikts rēzeknietis. Es nekad no viņas projām neizbraukšu un nekur nedošos. Piedāvām bija Rīgā, bet es nekur no savas dzimtās pilsētas neizbraukšu, un es būšu tāds strikts, un esmu strikts rēzeknietis. Un rēzeknieši vispār vērtē tā dalītām jūtām. Ir tādi cilvēki, kas man patīk, imponē. Ir cilvēki, kuri man nepatīk. Bet visumā tā ir laba pilsēta. Un patīkama pilsēta. Un ar katru gadu viņa paliek. Pat šajos grūtajos laikos viņa paliek ar katru gadu labāk un labāk. Sakoptāk. Bišķiņ labāk, bišķiņ sliktāk, bet paejot pa pilsētas ielā var redzēt, vismaz par to galveno mūsu lielu māju fasādes izmainās, paliek tīrāks, mazāk papīra, ir vietas, kur tur netīra, bet tas viss pārējošs. Katrs vairāk pie savas mājas skatīsies un uzpasēs un jūtīs, ka tā ir viņa pilsēta, viņa, teiksim, autobusu pietura, viņa kociņš, kas stāv pilsētā. Es domāju, ka arī pilsēta būs skaistāka un vēl patīkamāka. Bet es esmu tāds tīrs rēzeknietis un būšu arī. Atgriezīsimies drusciņ pie ģimenes. un atgriezīsimies vēl pie televīzijas. Jūs ģimenē bieži skatāties televizoru paši? По возможности, наверное, как получается. Больше всего мы встречаемся, когда полностью со всей семьей. Это поздно вечером. Вот тогда все работы сделаны, и мы садимся, все смотрим дружно. Кто чего хочет, конечно. Потому что возможность есть 2 телевизора. Вот. Каждый свои комнаты. Да, кто-то новости хочет посмотреть, а кто хочет так поразвлечься. Обычно поздно вечером. Ja jūs sanākat visa ģimene kopā pēc darba dienas, jūs cenšaties pāanalizēt, kā kuram ir gājis, izstāstīt labos darbus, sliktos darbus, prasīt padomu? Обязательно. У нас даже споры есть. Как говорила, рабочие дела обычно всегда чем-то всплывают. Потому что если бы мы на разных работах, может быть, работали как-то так это, а как вместе, это обязательно всплывает, и что-то всегда так-то обсуждается. Вообще все дела обсуждаются вечером, когда вот именно все собираются. Что надо, как надо. Не так сделали, не так сделали. Самое главное, что тогда начинается моя учеба. Меня начинает учить бабуля. И тогда все идет по хозяйству. Что то еще не доделано, это бабуля не может терпеть, если что-то не доделано. У нас дома, естественно, бабуле самое главное знать политические события. Это неотъемлемая часть. Можно какой-то фильм не видеть, но знать, что там в Риге творится или там в Москве, это недопустимо. Тогда у нас иногда получаются споры по некоторым деталям, тут политическим еще там. Каждый смотрим, так сказать, свои колокольни. Да, бабуле надо знать, что там Клинтон делает. Если он неправильно делает, то надо будет что-то принять, меры какие-то. Да, все надо знать, что в мире делается. Вообще дружная семья? Да. Дружно. Лучше это не может быть. Годы все уже прошли. Что. Теперь только жить. Дружно, мирно. И доченьку воспитывать. Внучечку мою, а им дочечку свою. Вся жизнь.
Tagad pasapņosim drusciņi. Mums ir raidījumā tāda rubrika, ja būtu. Ko jūs ļoti vēlētos, ja būtu? Grūti teikt, ko es vēlētos. Nu, principā man... Es nezinu, kā ja būtu. Es domāju tā, ko es varu pats izdarīt, lai tas būtu. Ja es neko negribu saņemt pa velti. Tas, kas pa velti un viegli nāc, tas viegli ir aiziet. Un nekas nepaliek pāri. Nu, ko es gribētu? Nu, lai te būtu vēl skaistāk ap šo māju. Es gribētu, lai arī cilvēki būtu vairāk darba, un pie tā mēs arī strādājam, kā ar domāju, tā arī mūsu televīzors to strādā, lai propagandē, teiksim, to pašu brīvo ekonomisko zonu. Es uzskatu, tā nav panacēja no tā, ka kaut kas notiks un tulīt pirstās debes manna un būs tie labam. Nē. Tur būs tikai darbs, un ļoti smags, un sūs, un grūts darbs, un ar šo darbu tikai mēs varēsim kaut ko panākt, jo nekas nenokrīt no debesīm. Nu, ko es vēl gribētu? Lai mēs arī tā visi tā draudzīgi tālāk turpinātu, un labos strīdos panākt kaut kādas tāds virzību uz priekšu. Nu, ko es vēl gribētu? Nu, lai mūsu televīzija strādātu vēl vairāk un vēl labāk, lai mūsu televīzija būtu vēl vairāk naudas, un, ja būs nauda, tad arī būs kvalitatīvi raidījums, varēs iegādāties vēl labāku tehniku, un arī citiem būs prieks labāks, un es domāju, ka mēs arī tā ļoti daudz darām, jo es uzskatu, ka mēs translējam vienu labākā, izmantojam materiālus no vienas no labākās pasaules televīzijas programmu, un tā ir ORT. Pirmkārt, tā ir ļoti dārga programma, kā tāda viņas izgatavošana, un viņi ir ļoti augstas, kā tehniski, tā arī radoši ļoti augsta līmeņa. Es nerunāju par politiku, nē. Es runāju par to, kā viņi tiek veidoti, un kas tiek rādīts, un tie visi tie koncerti, visi tie tās programmas, kas ir tāds, teiksim, tā pati, ļoti augsta līmeņa, un tāpēc man ir prieks, ka man ir izdevies viņu nopirkt priekš Latvijas iedzīvotājiem, visas Latvijas iedzīvotājiem, un arī translēt, Rīgā viņi translēs kabeļu televīzijā visa pilnā apjomā, Reizeknē tik, cik atļauj mūsu valodas likums. Es domāju, ka tur arī varētu vēl vairāk, ja mums būtu vairāk līdzekļu, jo praktiski šī televīzija, teiksim, 10. kanāls katru mēnesi man apmēram pie 1000 latu zaudējumu. Vai arī Reizeknē varētu būt kabeļu televīzija, un, teiksim, visi varētu skatīties kādu citu valsts programmu? Jā, Reizeknē ir domāts un plānots, ka tiks veidota kabeļu televīzija, tikai Reizeknē, visās pilsētās principā jau ir. Vienīgai Reizeknē nav oficiālās kabeļu televīzijas. Viss tas, kas tagad notiek, tas ir pirātisms lielākā mērā, un oficiālas televīzijas nav. Bet es gribu teikt, ka lielos sprungļus šī ceļā liek Latvijas televīzijas, radio televīzijas padome. Jo visi dokumenti, lai varētu veidot normālu kabeļu televīziju, tika iesniegti padomai apmēram 4 mēneši vai 5 atpakaļ. Pēc likuma tas ir jāizskata mēnešu laikā. Un absolūti visi dokumenti ir. Un līdz šim laikam viņi neizdot licenci. Man liekas, ka tur nostrādā tās visas ambīcijas, kas bija saistītas ar 3. tīklu, un ar ORT, un ar Piku, kā tādu. Tagad es nezinu, ko tālāk darīt. Man sola, kā būs, bet jautājums ir tāds, pēc 3 mēnešiem pazuda daži dokumenti, kuri bija iesniegti. Uzreiz viņus iesniedzu vēlreiz.
Un tad tie dokumenti atkal saslimst jurists. Labi, 3 mēneši nekādi saslimstamī dienā, ka tie dokumenti jāizniec padomas sēdē izskatīšana. Un viņas nevar iesniegt, un tā viss turpinās. Nu, redzēs. Bet principā viss ir, lai to televizēt. Ir kaut kādi spēki, kuri to negribētu, lai tas tā būtu. Tad ir Rēzekniešiem joprojām ir cerība, ka mēs varēsim skatīties kabeļu televīzijas programmu. Jā, viņa tiks veidota un vai atsevišķi, vai sadarbībā ar to elektronu, kas tagad nelegāli visu to lietu kārto un raida. Bet, nu, kabeļu televīzija agri vai vēl būs Rēzekne. Pie ģimenes, ko jūs ļoti vēlētos un ko grибētu? Помечтаем. Ну что, хочется всегда много чего очень. Ну, конечно, самое такое реальное. Ну, не знаю, что именно. Чаще быть в театре, в кино, на концертах. Нет, Не лично хотел бы. Ну, это вроде бы так и бывает, но тяжело, конечно, потому что ехать далеко, к нам вроде не приезжают. Ну, может быть, просто немножечко свободного времени там больше, потому что все так вот стиснуто и сдавлено. Для чего бы хотелось вот высвободить это свободное время? Ну, так, вот даже вот как летом, допустим, вот пойти просто и посидеть. Вот я говорю, вот рыбу ловила раньше, вот могла себе позволить свободно. Она, вот смешно вообще, но мы, когда поженились, вот первые годы, мы сидели целыми днями. Можно сказать, вот утром уезжали, хорошо, если в обед возвращались, если вот не было, не клевало, да, приезжали, кушали и опять уезжали. И приезжали тогда, когда вот вылезаешь уже, ну вот жара такая стоит, вылезаешь из лодки и вот чувствуешь, что на земле прохладнее, чем на воде. Уже прямо солнце садится и все. Вот. А сейчас вот хотя бы вот пойти вот свободно так посидеть немножечко. Потому что ну все время с чем-то связано. Вот единственное, что вот вечером можешь позволить зимой посидеть у телевизора. Летом мы не сидим почти. Мы можем вот так вот случайно собраться, быстренько вот прилетели, значит, пойти вот на озеро, там, может быть, минут 15, 20, полчаса. А вообще мы собираемся, когда к нам кто-то приезжает. Но опять все это вот... Часто приезжают вообще Ну, летом гости? приезжают, да. Теперь приезжают чаще. Раньше, потому что мы все время как-то в разъездах были. Мы домой ездили часто, и так вот попасть к нам нельзя было. А вдруг нас нет здесь в тот момент? Ну, мама вот всегда была, конечно, естественно, почти всегда. А сейчас мы как-то вот более оседлые стали, уже можно угадать. Но все равно мы предупреждаем, лучше позвоните, чтобы мы были. Вот. Ну что, так больше ничего, наверное. Потому что если время есть, если там вот что-то еще, то можно. А желания, ну, все не могут сбыться, то, что ты мечтаешь. Это самое такое реальное, наверное. Ой, у нас тоже есть желание. Наверное, есть. Расскажи, как ты рыбу ловишь. Не знаю. Ну, тоже, наверное, побольше вместе. Все, начинаем заново. Не Не беспокойся. расстраивайся. Вырежут, отрежут. Ну, правильно, нет, я забыла, что это по-латышски говорится. Runā latviski, nav. Да, у нас семья Ну, такая правильно, смешанная. Runā. Nu, varbūt vairāk būtu kopā ar ģimeni. Nezinu, varbūt tā. Tāda vēlēšanās, ka varbūt labāk kaut kas dzīvē būtu. Kaut kas gaišs. Tāds. Nu, jauks kaut kas. Tāpēc, ka pēdējos laikos dzīve kaut kāda ir sirma un visi staigā tādi, kā grūti pateikt, skumji, viņiem kaut kādas citas problēmas ir, un lai vairāk smaidītu un būtu drusciņ gaišāk dzīvē.
Далеко бродячий. Ну не надо, он этого кота терпеть не может. Ну, зато как Обижает. Тебя надо вычесывать уже, он какой-то стал. Мне подарили котенка. Андрес привез, вот я ехала поездом из Риги, он меня встречает на вокзале. Он говорит, я тебе подарок привез. Можешь угадывать, что-то серого цвета. Я там и то, и сё, что серого цвета, вот что приходит на ум, там из одежды что-то он... Ну, они мне нравились, но я не могла представить, что он вообще вот в квартире может жить. А там вот такой вот маленький. Čau zvanila? Nē, Gaulī zvana. Ezera vācu bruņiniekam Hansam Meisneram. Laika gaitā balvi ir gan balvu muižas, gan balvu pagasta centrs. Bet 1900... Bijušajam Lenina pieminiekam. Viņi vienmēr mīl pie viņa nofotografēties un ļoti interesējās par viņa likteni. Protams, viņam nav arī vienaldzīgi lāču. Pasācējies balviem, lai viņi būtu teiksim tieslaiki, gudri, strādīgi. Jubilejas reizē neiztiks arī bez jautrības. Šodien bērni Vācu dārzā piedalījās sniega figūru celšanā. Вот это позапрошлом году, наверное, очень солнечное лето. И дыни у нас достояли до того, что вот открываешь, и прямо этот аромат дыни. Они уже чуть не сами пахнут. Мы подвешивали, потому что не оставалось. Šodien tieši viņiem vēlējāmies pajautāt, kā klājas vērsi. Mūsu aptaujā piekrita 3 ļoti dažādi cilvēki ar dažādām profesijām un dažādu dzīves gaitu. Aktrise un tautas teātra režisori, Inžvieru Selestīvas un Zemes-Sargs. Tātad, kā klājas, kā jūties, vai esi apmierināts ar to, kas esi? Nu, es neesmu vērsis. Bet, kaut kas jau varbūt arī ir. Jums gribētos būt kādā citā gadā piedzimuši, vai jūs esat apmierināts ar to, ka jūs tāds esat vērsis? Nē, es esmu apmierināts, un es negribētu, kāds Dievu man visādi ir bijis. Ar pacēlumiem, kritumiem, bet visu laiku gribējis darboties. Cik es sevi atceros, kāds bija skolas gados, tāds ir tagad jūtos. Un tā, ka nav vairs tās mundruma kāda. Nu, tur grūti teikt, ja to jāatcer citiem, ne jau man pašam. Kam citiem? Nu, sievietēm. Видишь, Иванушка, как Сам должен сказать. Ну, я ж не могу, не могу хвост сам себе придумать. Un visbeidzot veids kāds vēlējums, vērsis grib teikt vēršiem un pārējiem. Lai visiem būtu darbs. Es saku, Galvenais ir vērsim izturēt šo gadu, nepakļauties izaicinājumiem, būt mierīgiem, izturētiem, labestīgiem, smaidīt, jo vērsis praktiski ir tāds dzīvnieks, kurš ļauj dzīvot citiem. Tātad mazo un astaino žurku valdīšanas tronī nomaina lielais, arī zem astainais, bet piedāvām vēl arī ragainais vērsis. Tiesa, daži astroloģiski avoti vēsta, ka to varētu devēt arī par govs, bifeļa vai buļļa gadu, bet lai nu kā to dēvē austrumnieki, Latvijas laukos šis ragulobs ir. Sestdienas pīrāgā ir tradicionāls mīklu konkurss, kad tiek uzdota mīklas skatītājiem, un skatītāji var rakstīt pareizās atbildes, minēt šīs mīklas, par to balvā saņemot Rēzeknes maiznieka garšīgo kliņģeri. Tātad šoreiz mīklu sestdienas pīrāga skatītājiem uzdot Pēteris Burmistrāls. Nu, nesen vien dzirdēts laba mīkla, kas tāda diezgan laba, un kā avots, no kur es dzirdēju, ka teica, ka tā esot latviešu mīkla, un tad es viņu mēģināšu uzdot. Iekšā liek cietu, laukā velk mīkst, un no gala pil. Kas tas ir? Nu, Rita, tu izdot vēl kādu. Viss. Vairāk nav. Gaidīsim atbildi no sestdienas pīrāga skatītājiem. Rakstiet droši un balvā saņemsiet Rēzeknes maiznieka garšīgo kliņģeri. Davai vēl kādu mīklu. Kas tev bija par mīklu? Labi. Labi. Nē, man viņa pat. Nē, es to...
Nu, atbildēdā mēs ierakstēsim pirāzes, tad atbildē, ko pēc nedēļas parodāt. Nu, ar visu mēkli un ar visu atbildi. Tātad, sestdienas pīrāga skatītājiem mīklu uzdeva Pēteris Burmistraus. Un tagad klausieties mīklu ar visu pareizo atminējumu. Iekšā liek cietu, laukā velk mīkstu un no gala. Kas varētu būt? Nu, kā saka, tas ir gurķis, marinēts gurķis, kur izvelk no buņģi, no burkas vai buņģis, kā tas ir? Nu, kā ir pareizi? Buņģa, burkas. No burkas. Tikko velk laukā no burkas, nu tāds, viņš nav. Vai sālīts, vai sālīts laikam. Ļoti vienkārši, vai ne? Nu, lūk. Un vēl. Par ko mēs varam papļaukot? Vai vajadzētu novielējumu? Mums bija ļoti jauka šī saruna pie kamīna, ļoti mājīgās mājās, ļoti jaukā ģimenē. Kāds būtu jūsu novēlējums sestdienas pīrāga skatītājiem? Es ceru, ka viņiem šis laiks kopā ar jums pavadītais ir bijis jauks. Ko jūs viņiem vēlētu? Nu, pirmkārt, es visiem vēlētu, lai visiem būtu labs pīrāgs sestdienas galdā. Visiem būtu labs darbs, lai būtu saticība mājās. Nu, un ko vēl var labu novēlēt? Nu, lai viss piepildās viņa sapņi, visi sapņi. Un viss, ko cilvēks pats sev grib, lai viņš sasniedz ar savu darbu. Un negaidi nekādu žēlastību ne no viena, bet tikai cītīgi un daudz strādā. Un tad, ja būs darbs, tad arī būs arī pīrāgs. Un viss pārējais būs. Bet darbs nekrīt arī no debesīm. Viņu jāmeklē, viņu pašam jādomā, pašam jāatrod viņš. Un jāatrod pašam sevi šī darbā. Un ja tas būs, tad arī viss būs labi. Paldies jums par šo sarunu. Paldies par viesmīlību, ar kuru jūs mūs uzņēmāt šajās mājās. Un lai jums izdodas visas jūsu ieceres. Paldies! Paldies jums! Tīdzert kaut ko iest. Okay. Nu tagad. Jā, tu esi miebeļus bazikola skaistājas. Starp strēc, ka tad gromatas man jādz. Nav tā, da? No vakar. Ir vēl viens sestdienas vakars, un šis ir vēl viens sestdienas pīrāgs, kad mēs atkal dosimies ciemos. Un šis sestdienas vakars atkal būs kas neparasts. Mēs būsim ciemos pie cilvēka, kurš ir saistīts ar sakaru tehnikas pasauli, kura vārdu bieži min kopā ar televīziju, kura vārdu min kopā ar Rēzeknes pašvaldības deputātiem. Tas mazai intrigai. Bet vispirms mēs atgriežamies pie iepriekšējā raidījuma sestdienas pīrāgs mīklu konkursa un pasniedzam Rēzeknes maiznieka balvu par pareizi atminēto mīklu. Un Viesojoties Vilmāra Juknas ģimenē, dēls Edgars uzdeva mīklu skatītājiem. Pareizāk sakot, gan tas bija ģeogrāfisks uzdevums. Sestdienas pīrāgs ir saņēmis 5 vēstules, kuras ir pareizas. Sestdienas pīrāgs ir saņēmis 5 vēstules, kurās ir pareizs uzdevuma atminējums, pareiza atbilde, bet mēs tomēr izvēlējāmies vienu. Un šīs vēstules autors vai autore ir Lopsa, Rēzeknē Krišjāņa Valdemāra ielā 14. Un šis cilvēks, šīs sestdienas pīrāga skatītājs, saņems Rēzeknes maiznieka saldo balvu. Es saku paldies arī Lidijai Kustrovai no Ludzas, Andrusu ģimenei Rēzeknē, Ingai Zvīdrei Rēzeknē un Dzimam Čirko Rēzeknē. Paldies jums par pareizām atbildēm. Skatieties sestdienas pīrāgu, piedalieties un varbūt veiksmi nākamreiz uzsmaidīs arī jums. Bet nu,
šīs sestdienas viesis.